Lopkopju izglītošanai projekts radīts 2014. gadā. Fermu diena sadalīta teorētiskajā un praktiskajā daļā. Teorētiskajā analizē tendences nozarē, diskutē par konkrētajā nozares saimniecībā pētīto un uzklausa arī ieteikumus no Lauksaimniecības universitātes profesoriem. Savukārt praktiskajā daļā var uzzināt, kā kopt dzīvnieku nagus, kā noteikt govs spurekļu piepildījumu vai kā pareizi nomērīt jērus un teļus. Pieaug arī tādu, teiksim, cilvēku interese, kas līdz šim nav darbojušies attiecīgajā nozarē. Un galvenais tas, ka ar katru gadu pieaug interesentu skaits visās grupās. Nav svarīgi, vai tās ir gaļas lopu, aitkopības, piena lopkopības vai, kā jūs redzat, arī kazu. Visā Latvijā projekta ietveros izveidots demonstrējuma saimniecību tīkls, kuru skaits ik gadu mainās. Paši jau ikdienā mēs tā varbūt darba gaitā nenovērtējam tās govis vai tos teļu ieguvi, neapskatāmies tos ciparus, jo bieži vien tas, apskatoties uz sasniegtiem rezultātiem, arī saimniecības ekonomika uzreiz. Arī ekonomiskie cipari ir savādāki. Katra diena ir neziņa, kas tev ir līdz vakaram jāapgūst. Un man gribās teikt, ka šāda tipa projekti ir vienreizēja laba iespēja cilvēkiem savākties, varētu teikt tā, savus sapņus realizēt, piespiežot sevi izmēģināt, kā eksperimentā darīt. Projektā iesaistītie Lauksaimniecības universitātes zinātnieki atzīst, ka tas ir ļoti praktisks, jo saimnieku jautājumu apliecina, teorija lieta nodara praksē. Es domāju, ka šī iespēja vienādos turēšanas apstākļos parādīt, kura šķirne tad ir liederīgāka, varbūt izdevīgāka, piemērotāka. Tā, manuprāt, ir ļoti liela iespēja. Un saimniekiem būtu arī mājās mazliet vairāk jāparēķina, jāpaskaita, jāpadomā un jāpanalizē. Jo, manuprāt, pāraudzības informācija ir ļoti, ļoti plaša, kas tiek piedāvāta saimniekiem. Bet liela daļa saimniecību šos informāciju izmanto ļoti maz. Praktiskos demonstrējumus dažādu lopu saimniecībās īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra veterinārmedicīnas eksperts Dainis Arbidāns. Šis projekts ir tieši laikā, kad šīs zināšanas ir nepieciešams, kā saimniekot lētāk, kā saimniekot efektīvāk, un šis ir arī viens no projektu uzdevumiem parādīt tos virzienus, caur piena pašizmaksām, caur gaļas pašizmaksām, kur ir tās jūtīgās vietas, kur varētu saimnieki veikt uzlabojumus. Demonstrējuma saimniecību tīkls pārklāja visu Latviju. Zālēdāja projekta galvenais uzdevums stiprināt saikni starp nozaru teorētiķiem un praktiķiem.